Sveiki, Liepainieki! Sveicināti! Sveiki! Kā jums patika Bārtas krastos? Marta, kā jums patika Bārtas krastos? Jā, sāksim no viena gala. Nu, kā tev patika? Man ļoti patika, jā. Patika? Jā, ļoti. Kas jums patika? Kas tev vairāk patika? Mēs, tur bija ļoti kluss, varēja mierīgi paupot svaigu gaisu. Varēja palīdzēt attīrīt taku. Tas man ļoti patika. Nu, kas tev patika? Man vienkārši patīk lēkāt apkārt pa visiem tiem kalniem un lejām. Un puķītis bija skaists. Super. Nākošais? Man ļoti patika koku smarža. Nu, Kārli, kas tev patika? Man patika tik atsaucīgi jaunatni. Kur nostaigājāt pa otru pasaules karu, uzem citu aizsardzēt vienīgi. Nu, tas ir vienreizē. Lai šī tradīcija arī būtu citus gadus. Es domāju, ka būs. Izskatās, ka būs. Paldies, Kārli, tev par idejām. Nu? Jā, es piekrītu Kārlim. Tas, ka mēs esam kopā, dažādas paaudzes, un tas pārgājiens un tās vēsturiskās atmiņas un vietas tās mums vieno. Un redz, kā mēs varam mācīties viens no otra. Tas ir tas labākais. Tās ir savas iespējas. Nu, manuprāt, pārgājiens bija diezko interesants. Pēdējo reizi šeit bija 2 gadus atpakaļ. Un, jā, salīdzinot ar toreiz, bija vairāk apgauzušies koki, kā arī bija viens tāds grūms, kur bija afišs kādreiz. Viņš tur toreiz stāvēja, bet šoreiz viņš jau bija nokritis. Tas, manuprāt, bija tāds wow. Tā kā atklāt kaut ko tādu višķi citādāk, negaidītāk. Un, jā, apstīties vēlreiz, protams, izbaudīt dabu. Tas bija ļoti forši. Nu jā, principā man arī bija pilnīgi tieši tas pats. Man ļoti patika pārgājiens. Bija ne tikai, tā kā, ja var tā teikt, apvienoties ar dabu, paskatīties uz upi, paupūt reāli svaigu gaisu, pastaigāt pa mežu. Ne tikai tas bija patīkami un interesanti, bet arī sakopt taku gar to Bārtas upi. Un vispār ļoti interesants experience. Man patika, cik ļoti apkārt bija ļoti skaisti. Un tur es varēju tikai pafotografēt. Man ļoti vienkārši patika tā pastaigi. Panākt skolotāju, paklausīties kaut kāds interesants stāsts par to tiltu un tā. Jā. Nu, man patika pilnībā viss. No sākuma līdz beigām. Un tas ir tādēļ, jo bija laba kompānija. Jo ar labu kompāniju pilnībā viss būs ļoti labi, interesanti un jauki. Un tāpēc es gribu visiem pateikt paldies par to. Man ļoti patika tas, ka es paguvu uzzināt daudz ko jaunu, jo visiem jau liekas, ka viņi visi jau zina, bet tā vienmēr nav. Un, manuprāt, mācīties dabā tas pats labākais, ko var darīt. Nu ko, brauksiet nākošais atkal, ja būs talka? Jā! Paldies! Jā, sauciet mūsu Paldies! Paldies! Paldies jums par piedalīšanos!